Mīļie, es saku, ka es jūs sveicu visu šai rītā mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Un es tikai gribu atgādināt jums katram kaut ko, kādēļ mēs šeit pulcējamies. Un it kā jau vai ne ir nedēļa riņķī, mēs sanākam kopā. Un citam varbūt pa nedēļu ir bijuši mazi tādi sastapšanās punkti ar mūsu pestītāju. Bet šeit ir tā vieta un šeit ir tas laiks, kur es gribu atgādināt un ko es gribu teikt. Pats Dievs nāk mums kalpot šeit. Pats Dievs nāk kalpot mūsu sirdīm, mūsu vajadzībām, mūsu dvēselēm. Un vēl vairāk tam, ko mēs pat neapzināmies un tam, ko viņš grib mums uzrādīt un izcelt no mums. Un es domāju, svētdien ir kaut kas tāds, kur mēs svinam kopā. Mēs svinam to, ko mēs esam pa nedēļu piedzīvojuši ar Dievu, to, ko mēs esam saņēmuši no viņa. Mēs varam šeit nākt un pateikties. Un tā pašā laikā, es domāju, arī svētdien ir tāda atjaunošanās vieta, kur tā nedēļa ir ņēmusi no tevis spēku, enerģiju. Tas ir izsūcis tev, un šodien tu saki, jā, man vajag no jauna būt pielietam ar Dievu garu, man jābūt atjaunotam. Un kāpēc? Un kaut kur, es domāju, tas trešais ir, mēs sagatavojamies jaunai nedēļai. Tur, kur mēs būsim tajā ikdienā, kur svētais gars mūs vadīs, kur Dievs mūs ir ielicis mūsu dzīvēs. Jo atcerieties to vienu patiesību, ko es jauniešiem piekdien teicu arī, un es sev atgādinu to, un šai pasaulē ir tikai 2 garīgi spēki. Tikai 2 pārdabiski garīgi spēki, un mēs zinām, un viens ir šeit, lai jums kalpot, un otrs ir tur ikdienā, kurš grib ņemt no jums. Un šodien mēs domāsim par tādu tēmu, kas ir ļoti praktiski īstenībā. Kārlis sludinās šodien par kalpošanu līdz cilvēkiem. Kā es varu kalpot līdz cilvēkiem? Jo padomājiet īstenībā, ko Jēzus saka Lūkas evaņģēlē. Viņš tādu līdzību par tādu lielu mīlestību stāstu, kur tiek aicināti daudz tādi veiksmīgi cilvēki. Viņi nenāk, un tad viņš saka, bet aiciniet tad nabagus, tīzlus, akls, kropus. Viņš saka, ne? Un īstenībā Jēzus saka, tad, kad tu, un tas ir ļoti praktiski, tad, kad tu aicini kādu savās mājās, uz vakariņām, uz pusdienām, vienalga. Viņš saka, neaicini draugus, neaicini ģimeni, neaicini šīs pasaules kaut kādus ietekmīgos, turīgos. Viņš saka, īstenībā aicini tos, kuriem, un ko viņš saka? Viņš saka, aicini tos, kuriem tev nav ko dot pretī. Un nevis tāpēc, ka viņiem nav nekā, arī, bet tāpēc, ka viņi neko tev nevar iedot šodien atpakaļ. Un tādā veidā, ja es saku, tu krāji savu algu īstenībā kur? Ne šeit uz zemes. Krāj savu algu debesīs. Padomājiet, tev nedēļā ir nepilns 200 stundas, 168 stundas tev nedēļā ir iedotas. Un iepriekšējā nedēļa ir pagājusi. Ja? Mēs šodien varētu nolikt tādu 168, ja šodien beidzās. Sākam jaunu. Vai ne? Cik daudz no tām stundām tu esi lietojis, lai ieguldītu debesu valstībā, lai krātu algu debesīs, lai nevis šeit uz zemes, jā, bet cik daudz tu esi ieguldījis? Cik stundas no tām 168 stundas? Un es negribu nevienam pārmest, un nepārprotiet, bet tas mudina aizdomāties. Un īstenībā par to būs tā svētdiena, vai ne, kur mums jādomā, kā mēs kalpojam citiem, kā mēs ieguldam savas dzīves citu dzīvēs, lai kaut ko krātu, ko šeit mēs nevaram saņemt uz zemes, bet tur debesīs, jā, ja es saku, tur tev alga krājās. Tu neredzi, bet tas debesīts veidojās, un viņš tev būs. Un tā ir ticība. Es aicinu, ka mēs varam piecelties, mēs varam kopā lūgt Dievu, un pēc tam arī kājās palikuši dziedāt Dievu godam, pagodināt viņu un slavēt viņu ar savām lūpām un balsīm. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo satikšanās punktu, kur mēs varam nākt Tavā tuvumā, Tēvs, kur mēs varam no jauna apzināties to, ka mums vajag Tevi, ka mums vajag Tavu atjaunošanu, ka mums vajag Tavu pieskārienu, Tēvs. Mēs negribam būt tādi, Dievs, šajā rītā, kur saka, man viss ir kārtībā, es tik šeit tā garām pagāju, bet Tēvs tiešām, kā Tavs vārds saka, ka tā sirds, kas ir tad sagrauta, salauzta, Dievs, tā sirds, kas meklē Tevi, tādai tu atsaucies, tādu tu svētī, tādai tu gribi dot. Un Tēvs, mēs gribam tādas sirds, un mēs apzināmies, tas nav patīkams stāvoklis, tas nav, Debes Tēvs, tas nav stāvoklis, ko mēs ilgojamies savā dzīvē, bet Dievs, mēs tā pašā laikā saprotot šo garīgo patiesību, Tēvs, mēs saprotam, ka tas ir viens no tiem retiem veidiem, kā mēs varam piedzīvot Tevi, Dievs, un mēs atzīstam, Dievs,
šajā brīdī arī Tava svētuma priekšā mēs atzīstam savu nesvētumu, Dievs, savu grēcīgumu. Un mēs nožēlojam to, Tēvs. Mēs zinām, Dievs, ka mēs nespējam dzīvot taisnas dzīves, un mēs to nožēlojam. Mēs to ieliekam Tavās rokās, Dievs, un mēs to darām pateicībā, Tēvs, par Tava dēla nāvi mūsu labā. Dievs, Tu esi devis dārgāko, kas Tev ir, lai mēs kļūtu dārgi Tev, Tēvs. Un paldies, ka daudzi no mūsu vidus ir atsaukušies šim, un ka daudz dzīvo tam, Tēvs. Un, debes Tēvs, mēs arī gribam šai brīdī izlūgties tādu Tavu atjaunošanu, Tavu spēcinājumu, Tavu iedrošinājumu, Tavu, Tēvs, ka mēs varam dzirdēt Tev, Dievs, lai tur, kur mēs ejam pēc šī kopā būšanas, Dievs, ka mēs varam būt Tavu garu vadīti, Tavu garu lietot. Mēs lūdzamies, nāc, kalpo mums katram tā, kā tas ir vajadzīgs mūsu sirdīm. Ne tā, kā mēs to saprotam, bet tā, kā Tu zini, Tēvs. Un Tu zini vislabāk, ko mums vajag un kas mums ir vajadzīgs. Es lūdzos Tev, Tēvs, un es Tev pateicos par šo brīdi, ka varam būt Tavā priekšā, ka varam pielūgt Tev, Tēvs, ka varam slavēt Tev. Un arī šīs dziesmas, ko dziedāsim, Tēvs, pieņem tās, lai tās pagodina Tev, lai tās iepriecina Tev un lai tās stiprina draudz un katru mūsu dvēseli. Un mēs Tev lūdzamies, debes Tēvs, Tev mīļotā dēla, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Dziedāsim Dievu godam. Dievs manā dzīvē, Dievs manā elpā, Dievs manā mierā, Dievs manā miegā, Dievs manā ceļā, Dievs manā darbā, Dievs manās domās, Dievs manā dziesmā. Tu man esi viss, Tu man esi viss, Tu man esi viss, Tu man esi viss. Dievs manās ilgās, Dievs manos sapņos, Dievs manās acīs, Dievs manās gaidās, Dievs manos mieklos, Dievs manās bēdās, Dievs manās sāpēs, Dievs manā priekā. Tu man esi viss, Tu man esi viss, Tu man esi viss, Tu man esi viss. Tu man esi viss, Tu man esi viss, Tu man esi viss, Tu man esi viss. Dievs manā dzīvē, Dievs manā elpā, Dievs manā mierā, Dievs manā miegā, Dievs manā ceļā, Dievs manā darbā, Dievs manās domās, Dievs manā dziesmā, Dievs manās ilgās, Dievs manos sapņos, Dievs manās acīs, Dievs manās gaidās, Dievs manos mieklos, Dievs manās bēdās, Dievs manās sāpēs, Dievs manā priekā. Tu man esi viss, Tu man esi viss, Tu man esi viss, Tu man esi viss. Tu man esi viss, Tu man esi viss, Tu man esi viss, Tu man esi viss. Kristus manī
man esi viss, tu man esi viss, tu man esi viss. Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēls, tavs krusts tik brīnumaini skaists un cēls. Zemu kritušo tas augstu ceļ, uz mūžiem smago nastu projām vēl. Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēls, es tevi nomazgāts un tevi svēts. Tavs vārds man dāvināts un garā spēks. Es nopļauts lauks, kas tevis rasts un sēts, lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīv, lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīvo. Mēs tevis aicinātie priesteri, tavi svētie taisnības ozoli. Tavā spēkā iesim, kalposim, izpostītos mūrus uzcelsim, lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīv, lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīv, lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīv, lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs plīv, tavas glābšanas mūros, lai dzīvo ik viens, kam satriekts un izmisis garas, tava roka ik vienu, lai ieved pa pielūgsmes vārtiem. Tavas glābšanas mūros, lai dzīvo ik viens, kam satriekts un izmisis garas, tava roka ik vienu, lai ieved pa pielūgsmes vārtiem. Lai tava prieka eļļa līst, lai sēru vietā mīlestības karogs
Lūksim. Mīļais Tēvs, mēs pateicamies par Tavu žēlastību, ko esi mums parādījis, ka Tu esi mūs darījis par saviem bērniem caur savu mīļo dēlu Jēzu Kristu. Mēs pateicamies, Kungs Jēzu, ka Tu esi nācis mūsu dēļ, uzņēmies mūsu vainu uz sevi un darīt tai galu, lai mums varētu būt piešķirta Tavu taisnība. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūs atšķīris no pasaules, lai caur mums darītu sevi zinām pasaulē. Un tāpēc lūdzam, Kungs, ka Tu esi ar mums, ka Tu mūs veido savā līdzībā, ka Tu mūs baro ar savu vārdu, ka mums netrūkst ne piena, kas vajadzīgs jaundzimušiem, nedz arī gaļas, kas vajadzīgs briedušiem, lai pieaugtu un stiprinātos Tevī. Mēs lūdzam, Kungs, ka Tu esi ar mums kā auglīgiem zariem, ka tos zarus, kas nes augļus, Tu, Kungs, īpaši veido, lai tie vairāk augļus nestu. Mēs lūdzam, mīļais Tēvs, ka Tu svētī arī visus mūs, kas esam Tavas miesas locekļi, ka Tu palīdzi mums katram darīt savu daļu pie Tava darba. Mēs lūdzam sevišķi par mūsu mācītājiem, ganiem, ne tikai savā draudzē, bet visās draudzēs, Kungs. Esi, Kungs, ar viņiem īpaši klāt. Svētī viņus, stiprini viņus, ka viņi var stāvēt pretī kārdinājumiem un arvien redzēt tās svētības, ko Tu dāvā. Palīdz arī mums kā draudzēji viņus atbalstīt un novērtēt viņu darbu. Bet, Kungs Jēzu, mēs pāri visam atzīstam Tevi kā draudzes virsganu, kā draudzes galvu. Un mēs, Kungs, gaidām to laiku, kad būs šī mūsu kāzu diena, kad draudze, Tava līgava sastapsies ar Tevi. Sagatavo, Kungs, mūs šim laikam, palīdz mums greznoties un būt krāšņai, Tev tīkamai līgavai. To visu lūdzu Jēzu Tavā vārdā. Āmen. Kādreiz piestājās krastā,
Kungs uzlūko mani, tev vēlos līdzīgāks kļūt. Ņem manu sirdī, jo tu vien zini, kas tajā mīt. Pēc tevis es tiecos, brīvs topu gaismā tavējā. Tik vienu es lūdzos, tev vajag augt, bet man iet mazumā. Tu vien esi Dievs, mans Tēvs, tikai tevi mana uzvara. Tu vien esi Dievs, mans draugs, tevi brīvībā. Kungs uzlūko mani, tev vēlos līdzīgāks kļūt. Ņem manu sirdī, jo tu vien zini, kas tajā mīt. Pēc tevis es tiecos, brīvs topu gaismā tavējā. Tik vienu es lūdzos, tev vajag augt, bet man iet mazumā. Tu vien esi Dievs, mans Tēvs, tikai tevi mana uzvara. Tu vien esi Dievs, mans draugs, tevi brīvībā. Tu vien esi Dievs, mans miers, tikai tevi mana cerība. Tu vien esi Dievs, mans prieks, tevi dzīvībā. Tevi dzīvībā. Apsēdieties, draudzi, apsēdieties. Šajā brīdī mēs svētīsim bērniņus, lūksim par viņiem, kad viņi dosies tagad uz svētdienas skolu. Tā kā bērniņi, skolotāji, svētdienas skolotāji, nāciet droši priekšā. Nāciet, jums ir laiks doties uz svētdienas skolu. Vēlreiz, ja kāds bērniņš palaid garām, droši nāc uz priekšu, arī svētdienas skolotāji. Tā. Bērniņi aiztaisīsim actiņas un saliksim rokas un pielūksim Dievu. Paldies Tev, Tēvs, par šiem bērniņiem, paldies Tev par katru skolotāju, kurš iegulda viņos, un paldies arī par vecākiem, kas to dara, kungs. Un es lūdzu, ka Tu veido šo draudzi par vidi, par vietu, kurā bērni var augt savā ticībā, mīlestībā uz Tevi no jaunām dienām, kungs. Un es lūdzu svētī arī šodien viņu nodarbību, ka viņi tiktu pacelt savā garā, ka viņi varētu priecāties kopā, mācīties par Tevi un baudīt to, kāds Tu esi, kungs.
Es to lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Amen. Draudzē, šodien ir pienācis laiks turpināt sēriju, starp citu, kurā mēs apskatām vairākas tēmas, un mēs domājām iepriekš par evanģelizēšanu līdz cilvēkiem, un šodien mēs domāsim par kalpošanu līdz cilvēkiem. Un arī kādā brīdī mēs atgriezīsimies pie Marka evaņģēlija, pie kura mēs šajā brīdī neesam. Jā, bet kalpošana ir tēma, kur es domāju, ka draudzē mēs bieži vien dzirdot šos vārdus, kalpošana cilvēkiem, nāc kalpot, dari kaut ko, mēs laižam gar ausu uzreiz pat citreiz, jo tas ir tik bieži izskanējis vārds, tāds daļai pat notrulināts, es gribētu teikt, bet mēs pat citreiz nesaprotam, ko tas nozīmē un kas tad ir īsti tas, ko Dievs vai draudze no manis sagaida. Kas ir tas, kas man būtu jādara? Piekritīsiet, ka citreiz nav skaidrība līdz galam par to, ko nozīmē kalpošana, jo kas ir dažādi veidi, kā tas ir ticis uztverts. Viens veids, kā cilvēki uztver kalpošanu, ir, ka tie ir tie garīdznieki. Un ir bijuši arī pat laikmetu posmi draudzēs, kur tiek nošķirtas tās garīgās šķiras cilvēki, un tad tie pārējie, un tad tie kalpotāji, lūk, ir tie, kas ir tādi augstāki, stāvoši, viņiem īpaši amati, īpaši aicinājumi. Tas ir viens skatījums, kas ir bijis, un ja tā pavisam godīgi, arī šodien kaut kur iekšā kādos no mums sēž, vai ne? Tas, kad ir tie kalpotāji, un tad ir tie pārējie. Vai ne? Vēl viens skatījums, es domāju, kas ir, kad kalpošana ir visiem, un tas nozīmē, ka maksimāli daudz reizes dienā vai nedēļā ir jānāk uz baznīcu. Un tad tu būsi īsts kalpotājs. Vismaz es esmu sastapies ar šādu skatījumu. Nekur tālu tas nav jāmeklē. Un tad kalpošana tiek piesaistīta tam, ko tu dari baznīcā. Un tad, protams, ir vēl viens kalpošanas skatījums, ka vienkārši kalpošana ir visiem līdzcilvēkiem, jebkāda pazemīga veida vispalīdzīga darbība. Ir dažādi skatījumi par kalpošanu, un šodien mans mērķis jums, draudz, ir dot atgādinājumu par pamatu, par kalpošanu. Es zinu, ka tas manai sirdī ir ļoti vajadzīgs, jo citreiz nav tā vienkārši tā dabīgs jautājums, kur kā es varu kalpot? Es tik ļoti gribu pēc iespējas vairāk. Nevienmēr tā ir. Un mums vajadzīgs tāds pamats. Un tad dot tādu virzienu. Un es kā pamata rakstietis šodien vēlos ņemt vēstules Galatiešiem 5. nodaļas. Un šī nav man bībele šoreiz, tāpēc es viņā maldos nedaudz vairāk nekā parasti. Tā Galatiešiem 5. nodaļa, un lasīsim no 13. līdz 15. pantam. No 13. līdz 15. pantam. Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti, tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, turpretīm kalpojiet cits citam mīlestībā. Jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti tanī tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Bet ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs cits citu neapriet. Amen, tas ir tā kunga vārds. Tas ir tā kunga vārds. Un es gribu atgādināt, ka tā svabadība, tā ir brīvība, arī kā jaunajā tulkojumā teikts. Bet, draudz, pielūksim Dievu šajā brīdī, un tad turpināsim. Pielūksim Dievu un turpināsim. Tēvs, paldies Tev par šo dievkalpojumu. Paldies, ka varam slavēt Tevi, pielūgt Tevi dziesmās, un es Tev pateicos par bērniņiem, kurus varējām svētīt svētdienas skolā. Un es Tev lūdzu tagad par šo brīdi, kad mēs domāsim par Tavu vārdu, saņemsim patiesības no tā, un es lūdzu, ka Tu maini mūsu sirdi. Uzrunā mūs tā, ka mēs
gribam atsaukties, ka mēs kārojam vairāk piedzīvot to, ko tu esi paredzējis mums, kungs. Darbojies mūsos tā, ka mēs nepaliekam vienaldzīgi uz tevi un tavu gribu mūsu jaunajai dzīvei. Es lūdzu, atdari mūsu acis, mūsu gara acis, atdari mūsu ausis un ļauj mums pazemībā saņemt patiesību un sargā no visa liekā, lai tas iet secen. Es lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Amen. Jā. Cilvēki jau 1000 gadu, ja mēs tā padomājam, draudz, cilvēki jau 1000 gadu apzinās, ka kaut kas nav kārtībā ar pasauli. Piekritīsiet? Gan kristieši to saprot, gan neticīgie visādās kultūrās cilvēki redz, ka kaut kas nav riktīgi. Tāpēc cenšas radīt visādus politiskos režīmus, tāpēc cenšas radīt biedrības un būvēt mūrus un strādāt darbus un attīstīt kaut ko, jo mēģina kaut ko risināt, uzlabot, padarīt labāku. Kāpēc ir jādara labāk? Tāpēc, ka kaut kas nav kārtībā līdz galam. Un to ir pamanījuši daudzi. Un tur nav jābūt ticīgam cilvēkam, lai to redzētu. Un cilvēki ir meklējuši dažādas iespējas apiet šīs ciešanas, kuras ir izraisījis grēks. Vieni savāc sev lielu varu un bagātību, tas ir viens no variantiem, lai mēģinātu kontrolēt situāciju. Citi nododas aizmirstībai. Ir arī tāds risinājums ļoti bieži mēģināts aizmirstībai, vienaldzībai, nodoties tādai bezcerīgai varbūt apziņai, kurā tu noslīcini savas tās bēdas. Ja? Piemēram, tiešām tajā vienaldzībā, bezdarbībā, alkoholā, dažādi veidi, kā mēs to darām. Un tomēr visi veidi, gan ļoti centīgie, gan ļoti paviršie, gan ļoti vienaldzīgie, visi veidi, kā cilvēki mēģina risināt savus problēmas, ir bijuši vienmēr un paliek arī tagad ļoti, ļoti nepilnīgi risinājumi. Jo tie paliek un ir cilvēcīgi. Jo cilvēks liktenis, mūsu gala mērķis, draudze, neatkarīgi no tā, kā tu dzīvo savu dzīvi, ārpus Dieva, neatkarīgi no tā, kā tu dzīvo savu dzīvi, cilvēks iznākums ir tumsa, nāve un iznīcība. Un tā arī ir. Un tā ir patiesība, ka pasaulē virziens pašai pa sevi nav labs pēc ēdienas dārza. Un tieši tāpēc mums bija vajadzīgs kāds, kas nenāk ar vēl vienu likumu sarakstu, ko pildīt, ko sasniegt, lai tikai viss būtu labi, bet nāk mūs patiešām izglābt no tumsas, kas valda mūsu sirdī, kurai kā cilvēks mēs esam nolemti. Ja? Ja mēs iztēlojamies senos laikus, mēs kādus stāstus esam dzirdējuši, ja, senus stāstus par varoņiem, par briesmoņiem, iztēloties kādu pūķi, kas tramda ķēniņa valsti. Un viņš uzglūn, uzklūp, kādreiz nozog mantu, to zeltu no cilvēkiem, viņš iet un posta, nes nāvi. Bet tad ir kāds varonis. Tad ir kāds varonis, kurš skatījās, tie cilvēki cieš. Tie cilvēki, viņi tiek tramdīti, tie cilvēki, viņi jūtas bezcerīgi, viņi neko nevar darīt pret šo milzīgo lidojošo briesmoni, kurš nāk un aprī viņus, viņu bērnus, kurš aplaupa viņus, un nāk varonis. Un varonis ierodās kā tāds glābējs. Viņš ir apjozies savās bruņās, viņš ir gatavs iet cīņā, un tad viņš cīnās ar šo te pūķi. Un tad cīņā ar šo pūķi viņi apmainās ar tiem sitieniem, ar tiem zvēlieniem, ar zobenu tiek cirsts, pūķis ar savu ugunu virsū, mēģina postu darīt tam varonim. Un kas notiek? Gal galā tas varonis nomirst. Un tad cilvēkiem liekas, ka viņi ir zaudējuši savu cerību. Bet beigās izrādās, ka tas varonis nebija nekāds parastais cilvēks. Viņš bija tāds, kas bija pāri. Viņš bija pāri par dzīvību un nāvi. Viņš bija pāri par
to miesīgo realitāti, kādā mēs to izprotam. Un viņš ceļās augšām. Viņš augšām ceļās no savas tās nāves. Un viņš pieveic to pūķi. Un viņš pieveic to pūķi. Un patiesībā ar to varoņa nāvi, ko tas pūķis tā gardi pasmējās, domāju, ka viņš bija panācis kaut ko labu sev. Viņš bija panācis savu iznīcību. Jo pati nāve, visas tās bēdas tika nonāvētas līdz ar šī varoņa nāvi. Un jūs saprotat, tā ir līdzība par Jēzu Kristu, ka viņš nāca, lai iznīcinātu lielā pūķa sātana valdīšanu šajā pasaulē. Viņš nāca, tāpēc, ka mēs paši nevarējām tikt galā. Jo sātans nāk un posta mūsu ģimenes, sātans nāk un grauj. Bet Jēzus nomira un viņš piesita krustā visu. Ar viņu līdzi tika piesist krustā visi mūsu grēki, visa tums, visa nāve. Un ar to viņš pasludināja uzvaru. Un šajā brīdī mēs neesam nonākuši līdz gala punktam. Bet tās dienas tumsas spēkiem ir skaitītas. Kāds tam sakars ir ar kalpošanu? Redziet, Jēzus, viņš redzēja mūsu kā cilvēku lielāko vajadzību. Jēzus redzēja, ka viņš zināja, ka mēs kā cilvēki esam krituši grēkā. Mēs meklējam risinājumu, mēs meklējam kaut kādu izeju, mēs meklējam, kā padarīt savu dzīvi labāku, mēs visu kaut ko mēģinam izdarīt, bet mēs to nevaram. Un tad Marka 10.45 ir rakstīts, jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem. Tad pats pamats, draudzi, mūsu kalpošanai, kad mēs domājam par kalpošanu, ir tas, ko Jēzus Kristus ir izdarījis mums. Viņš ir nācis, lai kalpotu jums. Jēzus ir nācis, lai kalpotu jums, tāpēc, ka viņš redzēja jūs vislielāko vajadzību. Viņš zina, ka jūs esat miruši grēkā. Un viņš nāca un izrāva jūs no tumsas un no nāves varas. Iepriekš mēs bijām pakļauti tam ļaunajam briesmonim, tam pūķim, mēs bijām pakļauti sātana varai. Mēs kalpojam sev, savai miesai, savam tumsas kungam. Un lai cik āršķirīgi skaisti nebūtu bijuši mūsu darbi, tie nebija mūsu kungam. Bet tagad mēs esam, draudzi, dārgi atpirkti. Iztēlojieties kā ar tiem vergiem, kuru atpirkšanā kādi no jums ir piedalījušies. Tuvajos austrumu Pakistānā, ja, man liekas, ka Pakistānā tas bija. Un jūs esat piedalījušies, jūs pirkāt tos kalendārīšus kādu no jums, atcerieties? Un kāds ģimenes saņēma brīvību. Ja? Un lai ko viņi savā verdzības laikā būtu darījuši, cik viņi ķieģeļus nebūtu veidojuši, ka viņi strādāja tajā vergoja ķieģeļu ražošanas rūpnīcā. Visi darbi, ja, bija pakļauti viņu īpašniekam, tie bija viņu īpašniekam tajā brīdī. Bet tagad brīvībā viņiem sākas jauna dzīve. Viņi var darīt kaut ko citu, kalpot citam kungam. Viņiem ir cits jauns mērķis, kam un kāpēc strādāt, kāpēc celties, kāpēc iet gulēt. Un tāpat ir ar mums, draudzi. Mēs kādreiz visi, neatkarīgi no tā, cik pasaules acīs vareni, krūti vai zemi jūs esat bijuši, mēs visi kalpojām tumsas varai. Bet tagad jūs esat atbrīvoti, tāpēc, lai jūs varētu iznākt ārā no tās verdzības un būt brīvi. Bet brīvība nozīmē ko? Brīvība nozīmē ko? Brīvība nozīmē to, ka mums tagad ir jauns kungs. Mums nav paredzēts palikt tajā piesmakušajā, tumšajā, netīrajā alā ar visām šķietamajām bagātībām, kuras tas pūķis ir sazadzis. Un tad mēs jūtamies, labi, te ir skaisti, te ir zelts, jā. Bet tas viss ir tumsātīts. Nē, mēs tagad esam paredzēti kalpot mūsu jaunajam kungam.
Mēs esam paredzēti kalpot kungam, mūsu glābējam. Farizēji bija cilvēki, kas gribēja pakļaut sākotnēji cilvēkus grēkam. Bija farizēji, kur sākotnēji gribēja pakļaut tādai bauslības darbu verdzībai. Mācīja to, ka tu vari saņemt glābšanu no Dieva, izpildot bauslību. Bet Jēzus nāca un pateica, ka tā nav. Bauslība, tas likums, tas ir tas, kam tu esi paredzēts tad, kad tavas sirds mīl Dievu. Nevis, lai tu tiktu pie Dieva, bet, lai tu tiktu pie Dieva, tu nevari to izdarīt ar viņu, ar to bauslību. Lai tiktu pie Dieva, mums jābūt brīviem. Un tagad brīvībā Kristū, kā rakstīts Galatiešiem, ko mēs lasījām, jūs, brāļi, esat brīvībai, svabadībai aicināti. Tik ne tādai brīvībai, svabadībai, kas dod vaļu miesai, turpretīm, un tagad tas pretstats, kalpojiet cits citam mīlestībā. Tad jūs tagad brīvi no savas iepriekšējās verdzības esat paredzēti nevis tagad, es tagad ļaušos jebkādam kārību piepildītam dzīvesveidam, kā vien es vēlos, jo tam vairs nav seku. Jēzus par to ir samaksājis. Nē. Un Pāvils skaidri saka, nē. Jūs tagad esat paredzēti, lai kalpotu cits citam mīlestībā. Es gribu, lai jūs padomājat, draudz, par to, ko nozīmē šis aicinājums. Tev būs savu tuvāku mīlēt kā sev pašu. Kalpojiet cits citam. Mēs kādreiz pārgarīgojam kristietību. Nepārprotiet, kristietība un visa dzīve ir ļoti garīga lieta. Pat naglas sišana ar āmuru ir ļoti garīga lieta, ja to saprot pareizi. Bet tie, kas aizmirst, ka Dievs mūs ir radījis ar garu un ar miesu, un ka tas ir viens vesels, un mēs nevaram tikt sadalīti jau vienkārši, tie kādreiz nonicina, vai nu vienu vai otru pusi, un kādreiz mēs nonicinām. Un mēs pasakām, galvenais jau ir, ka es ticu, galvenais jau ir, ka es apzinos abstrakti, ka tāds Dievs ir. Un tad mēs sakām, viss ar to man pietiek. Ar to man pietiek. Es esmu bijis baznīcā dzirdējis par viņu, esmu iemācījies kaut ko par viņu no galvas, un tagad es ticu, un viss ir kārtībā. Bet Jākabs ir teicis, ka viņš savu ticību parādīs cauri saviem darbiem. Ļoti interesanti. Šeit mēs esam aicināti uz kalpošanu, uz mīlestību uz citiem. Mūsu ticība ir paredzēta būt ļoti praktiski tāda, kas skar citu dzīvi, tikpat spēcīgi, kā teikt. Vai vismaz tēmē uz to, ka tā būtu tikpat spēcīga ietekmēšana, kā Jēzus ietekmēja mūs, kalpojot mums. Jo tagad mēs esam kļuvuši Jēzus līdzdalībnieki šajā kalpošanā cilvēcei. Mēs esam Jēzus līdzdalībnieki kalpošanā. Ko tas nozīmē? Kādreiz mēs bijām pret viņu. Tagad viņš izglāb mūs un nepadarīja mūs tikai un vienīgi par saviem te zemajiem kalpiem, un tad viņš ir tālu no mums. Jā, viņš ir augsts kungs. Bet viņš ņem mūs līdzi šajā darbā. Viņš saka, nāciet kopā ar mani. Atjaunojam pasauli. Veidojam, iestājamies par Dievu valstību, lai tā iet plašumā. Es gribu jūs lietot šim darbam. Jēzus grib glābt, un viņš grib lietot mūs kā rīkus, lai to darītu. Un viens tad padomājam bišķiņu par kalpošanu draudzei.
Un es gribu atgādināt, es nerunāju par formālu kalpošanu tikai. Te nav runa tikai tādu formālu kalpošanu, ka tagad priekšā atnāk, ja nostājās, ja, saka, tie kalpotāji kādreiz, Raits, kāds Kārlis vai kāds cits sludina un runā, tā ir kalpošana. Vai rekur ir kalpotāji, kas piesakās svētdienās palīdzēt, rekur ar kamerām ir kādi, kas stāv pie durvīm, ir kalpotāji. Tā, protams, ir viena daļa. Un varbūt pat ar to ir jāsāk. Redziet, mums draudzē viens piemērs. Tagad Zanda pirms pāris nedēļām, viņa iznāca šeit priekšā, un viņa jūs stāstīja, ka mēs turpināsim šo te eksperimentu, ko iesākām vasarā, ar sadraudzības komandām. Ja, mums ir sadraudzības komandas, kuras ir atbildīgas par ēdienu mums lejā pēc dievkalpojuma. Lieliski, skaisti. Tas ir viens veids, kā mēs, draudzi, kalpojam viens otram praktiski. Ja, ja mums nav tas ēdiens tur lejā, kas notiek? Tad mums ir vienkārši jāsēž solos un jārunājās savā starpā pēc dievkalpojuma vai jāiet mājās. Bet tagad mēs nākam kopā un mēs baudam, mēs varam baudīt viens otru klātbūtni, mēs varam svētīt kādas ar labiem gardumiem, iepriecināt dvēseli tādā veidā un pavairot mūsu tos ģimeniskās būtības, tādas kopības kvalitāti un pagodināt Dievu ar to. Okay? Lieliski. Un tagad jautājums. Padomā tik vienkāršu lietu. Ja mūsu uzdevums ir kalpot cits citam, vai tu esi iesaistījies, piemēram, tik vienkāršā lietā, kā atnest kādu banānu svētdienā? Vai bulciņu, vai kūciņu, vai kafiju uzvārīt? Un kāds te pateiks, es taču atnācu uz dievkalpojumu tikai kā uz tādu. Kur ir? Tā kā ir skatuve taču, ir izrāde, vai ne? Ir skatuve, reku priekšā, ir kāda mūzika, kas šeit uznāk un spēlē, kāds, kas runā, mēs te sēžam, pēc tam samaksājam savu ziedojumu naudiņu, neejam mājās. Ja. Varbūt kāds tā iztēlojās vai jūtās. Bet ja es padomāju, tagad par savu māju, ar saviem bērniem, ar savu sievu, un arī visiem cilvēkiem, kas tur apgrozās. Mēs nedarām visu ideāli. Ļoti tālu no tā. Bet, ja padomājam vairāk, kas ir atšķirība mūsu mājās starp savējiem un tiem, kas vienkārši ir no malas, mēs kalpojam viens otram. Ikdienā. Tie, kas ir manā ģimenē, mēs iesaistamies kur? Trauku mazgāšanā, pērkam pārtiku, gatavojam ēst, strādājam, lai nopelnītu naudiņu, lai būtu tā pārtika, ko ēst, mazgājam grīdas, toaletes, visas tās lietiņas mēs darām. Te kā kāds cilvēks, kas atnāk no malas, kurš ir vienreizīgs ciemiņš, kur es nepazīstu vispār, vai ne? Es neteikšu, lūdzu birsti, mazgā grīdas. Nē, es tā nedaru. Ja? To es daru ar savējiem, tāpēc, kad mēs esam ģimene, mēs esam saliedēti, mēs esam ar kaut kādu vienotu mērķi, tad mēs mēģinām kopīgi kopt to vidi, mēs rūpējamies viens par otru. Kā ir draudzē? Kas ir mūsu identitāte tagad Kristū, kad Kristus ir pazemojies un kalpojis mums visiem, glābjot mūs visus, bet kas mēs tagad esam kļuvuši? Es gribu atgādināt, draudz, vēlreiz. Jēzus saka, jūs vairs neesat tajā pūķa smirdīgajā alā. Jūs esat tagad ienākuši manā ģimenē, manā karaliskajā ģimenē. Jūs esat daļa no manas ģimenes, jūs esat daļa no manas saimes, no armijas, dažādi salīdzinājumi ir lietoti, bet mēs esam Dieva draudze. Un tā ir īpaša kopība. Tad uzdod sev jautājumu. Ja ģimenē ir normāli, ka mēs kalpojam viens otram, un godīgi tā ir viena no tās atšķirības zīmēm starp ģimeni un to, kas nav ģimenē, tad kā ir ar tevi draudzē? Vai tu esi daļa no ģimenes? Vai nē? Jēzus interesanti saka, viņš saka Mateja evaņģēlija 25. nodaļā, lasīšu 31. līdz 40. pantu. Ieklausoties šajos vārdos. Bet, kad cilvēka dēls nāk savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu,
tad viņš sēdēs uz sava godības krēsla. Vēlreiz Mateja 25:31 sāk, ja? Un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā, un viņš tās šķirs, kā gan šķir avis no āžiem. Un liks avis pa savu labo, bet āžus pa kreiso roku. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku nāciet šurp, jūs mana tēva svētītie. Iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat mani apģērbuši. Un es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Tad taisnie atbildēs viņam un sacīs: kungs, kad mēs esam tevi redzējuši, izsalkuši un tevi paēdinājuši? Vai izslāpuši un tevi dzirdinājuši? Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši? Vai pliku un tevi apģērbuši? Kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie tevis? Tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. To jūs esat man darījuši. Interesanti. Divas lietas šeit. Pamaniet to, ka Jēzus salīdzina, viņš pielīdzina mūsu kalpošanu mūsu līdzcilvēkiem ar kalpošanu viņam. Tad, kad mēs kalpojam mūsu līdzcilvēkiem mīlestībā pret viņiem, tad mēs kalpojam Jēzum, un mēs tagad esam Kristus kalpi, draudz. Tā ir mūsu identitāte. Bet otrs, pamaniet, cik praktiski bija tie veidi, kādos viņi kalpoja viens otram. Šajā līdzībā. Kāds pajautās, ko man darīt, kā kalpot? Kas ir tas, kā es varu zināt? Un izlasam šeit, tik vienkārši. Es biju izsalcis, jūs esat paēdinājuši. Kādam gribās ēst, nav ēdiens. Iespēja kalpot, iespēja palīdzēt. Šodien, pēc dievkalpojuma, 100 cilvēkiem gribēsies ēst, un tas nav tas pats gluži, ja? Mēs neesam tagad izsalkuši. Bet tā ir iespēja draudzē kalpot sadraudzībā. Bet princips, ejam tālāk. Es biju izslāpis, jūs esat mani dzirdinājuši. Kādam gribās dzert, tu redzi, viņš tika padzirdināts. Es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Parādīta viesmīlība, rūpes. Tad, kad cilvēks bija viens un nebija, kur likties, nebija, kur meklēt varbūt palīdzību, un tu izrādi to palīdzību, parūpējies, pakalpo. Ja? Kāds atbrauc šeit uz Liepāju, iztēlojieties. Viens piemērs vienkārši. Es gribu, lai jūs domājat šaurāk un plašāk. Tās iespējas ir tik dažādas. Paskatieties uz savu solbiedru, padomājiet, varbūt jūs redzat, kā kalpot, un tajā pašā laikā ikdienā Liepājā. Iedomājieties, ja tagad atbrauc kāds no citas pilsētas, un tagad šonedēļ man bija tāds atgadījums, tikai otrādi. Mēs ar manu dēlu, mēs nesam pa ielu veļas mašīnu, 3 džeki vai 4 pāri ielai viņi sauc. Saka, jums nav smagi? Labi, es domāju, ko viņi grib. Un tad es saku, nē, ir labi. Viņi saka, vai nevajag palīdzēt? Un saka, nē, būs labi, mums te tikai vēl 10 metri, ko iet. Un tas džeks skatās, ka vadi karājās gar zem un tā. Un viņš pieskrien klāt un paceļ vadus un palīdz mums, lai mēs nepaklopam uz viņiem. Un saka, kurienes jūs esat? Jūs esat liepājnieki? Viņš saka, nē, mēs no Rīgas. Es domāju, gan interesanti, atbrauc rīdznieki, kalpot lepnajiem kurzemniekiem. Un tā. Tā ir ilustrācija. Bet padomājiet, ja tagad mēs esam ar tādu attieksmi draudzi. Tik vienkārši, kāds Japāns ir iemaldījies Liepājā? Kāds lietuvietis? Kāds rīdznieks? Kāds no Krievijas? Kāds no Pakistānas? Mums arī tādi ir Liepājā. Jūs ieraugat, viņš maldās meklē, un mēs pieejam klāt. Tipiskā reakcija mums ir kāda? Neskaties uz mani.
Mēs pieejam klāt un pasakam, kā es tev varu palīdzēt? Es tev varu palīdzēt atrast ceļu uz mājām, izstāst, ka tu meklē kartē kaut ko, nezinu, ielas. Es tev varu palīdzēt. Es saprotu, ka tev ir grūtības komunicēt, bet es varētu palīdzēt tev latviešu valodu. Es varētu iztulkot tavu vēlmi pārdevējiem, kurš nesaprot angliski, piemēram. Vienalga, tas ir vienkārši piemērs. Ejam līmeni tālāk. Nav nakts mājas. Varbūt ir veids, kā izmitināt, kā palīdzēt. Vēl pāris piemēru, ko es šeit pieminu. Es biju pliks un jūs esat mani apģērbuši. Cilvēkam nebija apģērbs. Es biju slims, jūs esat man apmeklējuši, palīdzēt slimajiem, zāles aiznest, aprūpēt, lai nebūtu 39,9 temperatūra jāiet uz Rimī pēc vakariņām priekš bērniem. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Atstumts, pamests, apcietināts, nevienam vairs nevajadzīgs, bet jūs atnācāt. Un redziet, tas ir kā, un atkal, draudze, lūdzu, saprotiet pareizi. Šis nav pestīšanas likums. Šis nav pestīšanas likums. Šis ir tas likums, kurā mēs dzīvojam pēc tam, kad mēs nokļūstam Dieva ģimenē. Tā ir tā dzīve, kurai mēs tagad esam paredzēti. Un tad padomājiet, lūdzu, par sevi, vai jūs atrodaties šajā dzīvē, vai jūs joprojām dzīvojat vecajā smirdīgajā pūķa alā ar it kā zelta mantām skaistajām apkārt. Bet neiet satvert īsto bagātību, kas ir pie kunga, pie ķēniņa. Jums vēl kāds piemērs iedot? Viena ļoti praktiska veids, kā saprast, kur tu vari kalpot. Ir uzdot jautājumu, kas ir tas, kas mani kaitina? Kas ir tas, kas man šķiet nav riktīgi? Kur es redzu kādu nepilnību? Varbūt tā ir tava rakstura problēma, ka tev vienkārši kaitina pārāk daudz lietas. Bet varbūt tas ir kaut kas no Dieva. Un ja tu pamani kaut ko citi nepamana, tad ir divi varianti, ko tu ar to var darīt. Tu vari nolikt sevi centrā, ka tas ir tas vecās dzīves. Tā ir tā vecās dzīves rīcība. Tu centrā, kā visi nav parūpējušies par tieši to, ko es redzu par svarīgi esam. Ārprāts, viņi taču nav pamanījuši. Un katram no mums ir kaut kas cits. Viņi taču nav parūpējušies par ēdienu tādā līmenī, kā es esmu pieredzis. Ak, vai. Nē, viņiem taču ir nepareizā krāsā nokrāsots, reku tas trešais, tur stabiņš. Piemēram. Vai viņiem mūzikāli, tu dzirdēji, tur kāds nospēlēja šķību to vienu notiņu. Vai skaņa varētu būt labāk, vai vēl. Paņemiet jebkuru jomu. Neviens nerunā ar cilvēkiem tad, kad viņi ienāk iekšā baznīcā. Ja tu to pamani, uzskati to par tādu svētā gara, tādu sirds klavējienu, tādu bakstīšanu, tā paskaties, reku tev ir iespēja kalpot. Reku tev ir iespēja kaut kādā veidā palīdzēt. Jo ļoti iespējams, ka tieši tas, ko tu pamani, liecina par tavām dāvanām. Iespējams, tavām garīgajām dāvanām, ko Dievs tev ir devis, lai tu viņas lietotu draudzēji par svētību. Jo, ja mēs esam ģimene, tagad iztēlojieties, ja es atnāktu mājās un es teiktu, mans dēls 9-gadnieku Lūkas, kāpēc tu neesi nopelnījis šo mēnesi tik daudz naudas, lai mums būtu vakariņas uz galda? Kas tev kaiš? Tas nebūtu bišķiņ tā absurdi? Būtu. Tā ir mana loma. Es to varu izdarīt. Bet tajā pašā laikā, ja tagad man Lūkas nāk un prasīja tēti, kāpēc mana gulta nav saklāta? Kas tas ir? Atkal tāds, Lūkas, tev viņi ir pieejami, tu no rīta piecelies. Es citreiz varbūt pat esmu jau no mājām izgājis ārā, ka tu piecelies.
Tā ir tava loma, tu to redzi, sakārto to. Ja? Un tāpat tās draudz, ja mēs esam ģimene, mēs esam paredzēti, lai dzīvot šo dzīvi kopībā, nevis lai 5 cilvēki izdomātu visas vajadzības visiem cilvēkiem un tagad viss apmierināt. Tas nav iespējams. Bet tad, kad mēs meklējam un prasam Dievs, kā es varu kalpot, Jēzu, tu esi mani, tu nomiri manis dēļ, tu pazemojies līdz krusta nāvei, viņš mazgāja, viņš mazgāja saviem mācekļiem kājas, viņš bija gatavs pazemoties līdz galam visos iespējamos veidos un nodrošināt mums dzīvību. Un tagad, Jēzu, tu man tā esi darījis, un tu man aicini iet un palīdzēt tev? Piedalīties šajā darbā? Slāva Dievam, paldies Dievs, ka tu man aicini līdzā. Nevis saki, ka tu man esi nederīgs tagad. Viņš varētu tā pateikt, jūs man esat vajadzīgi. Nē, viņš saka, nāciet līdzi, un mēs esam kļuvuši atkārtoši Kristus līdzdalībnieki mūsu kalpošanas darbos tagad. Mēs ejam līdzi ar viņu. Tas ir, kāpēc mēs to darām, draudz. Un tas ir, kāpēc, ja jūs to nedarat, jums tas ir jānožēlo. Arī man. Bet tagad mazliet par sirdi. Un tā ir tā pēdējā tēma šajā. Jo, redziet, vēlreiz pie Galatiešiem. Jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti tanī, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Bet, ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs cits citu neapriet. Par sirdi. Redziet, tā vecā dzīve, no kuras mēs esam izglābti, draudze, tā ir tā, kurā mēs esam bijuši vērsti un kalpojuši savai miesai, sev. Mēs kalpojām savas miesas iegribām, mēs kalpojām savam vecajam kungam, un mēs paši, godīgi sakot, bijām bieži vien esam savas dzīves fokusā, centrā. Bībele atkal un atkal un atkal mūs madina novērsties no sevis un pievērsties savam tuvākajam. Pievērsies tam cilvēkam, kas tev ir līdzās. Jo tas ir tas, ko pasaule nedara. Ir īpaši ne ar skatu uz kungu. Tad, kad Pēterim Jēzus teica, es tev mazgāšu kājas, Pēteri. Ko Pēters iedomāja? Viņš teica, man kājas mazgāt? Kungs, kā tu iedomājies kaut ko tādu? Jēzus saka, tev vajag. Man ir jāmazgā tavs kājas. Pēters saka, nu tad kungs mazgā mani visu. Jēzus saka, nē, Pēter, tev tas nav vajadzīgs. Pēters nāk tev kājas mazgāt. Un tad Pēters, viņš saņem šo kāju mazgāšanu. Un arī pārējiem mācekļi. Un Jēzus saka, tāpat arī dariet jūs. Bet redziet, Pēteris tajā brīdī, ko viņš, Jēzus tajā brīdī, padomājiet par to, kas tur notika, uz ko bija fokus. Jēzus kalpo Pēterim, viņš pazemojās. Un ja mēs tā iztēlojamies tagad ķēniņa kaut kādu ego, tas tur nebija centrā. Tagad, lai Jēzus izskatītos labi citu acīs, tagad, lai viņš būtu paaugstināts. Viņš pazemojās un kalpoja. Ja mēs padomājam par citu aspektu, vai viņam bija svarīgi izdabāt tieši tam visam, kā Pēters iztēlojās, vajadzētu lietām notikt? Arī nē. Jēzus veda savus mācekļus pretī Dieva valstībai, pretī Dievam. Un tas nozīmē, viņš zināja, ar kādu mērķi viņš kalpo. Ko tas nozīmē mums, draudzi, tad, kad mēs domājam par kalpošanu? Es gribētu teikt, mums ir mazāk jāskatās uz sevi, tas ir viens. Mums ir mazāk jāskatās uz sevi, kāda mēs izskatīsimies. Un mums ir jāuzdod jautājums, kādā veidā, jebkādā veidā pasludinot evaņģēliju, nomazgājot kājas, pabarojot, palīdzot apskaņot, lai labāk dzirdams dievkalpojums, palīdzot slavēt, lai mums ir
brīnišķīga slavēšana tam kungam par godu, paēdināt cilvēks pēc dievkalpojuma, kādam korejietim parādīt, kur atrodas pludmale vasarā Liepājā. Jebkādā veidā, kā mēs varam kalpot, daram to ar skatu uz kungu. Redzot cilvēka vajadzību, jā, un ar skatu uz kungu. Un ko tas nozīmē? Tad tā otrā puse. Mums citreiz ir bail rīkoties. Mēs baidamies, kā cilvēki reaģēs. Mēs baidamies tā, ko pateiks, ko padomās par mani, vai ne? Ja tavs kungs ir centrālais, tas, uz ko tu fokusējies, tad vairs nav svarīgi, ko citi par tevi padomās, bet tu zini, ka tu ej un tu kalpo. Citreiz, kas ir tas, ko mēs meklējam, citreiz, kas ir tas, ko mums kārojās? Mēs padomājam par to šādu. Varbūt kādu no mums kalpo ar domu, man pēc tam viņi teiks visi paldies, un es saņemšu atzinību, un saņemšu varbūt dāvanas, un man kalpos pretī. Tad atkal tu kalpo ar sevi centrā. Bet ja Dievs ir centrā, tu saproti, Dievs, tas bija lieliski. Pēc tam parunāt Dievu. Paldies, Dievs, kas varēja pakalpot tam cilvēkam. Paldies, kas viņam varēja palīdzēt, kas varēja pabrot šo cilvēku, kuram nav ēdiens, kuram nav pajumta. Vai pēc tam tas cilvēks būs pateicīgs vienmēr? Jūs taču zinat, ka tā nav. Vai jūs vienmēr esat pateicīgi visiem cilvēkiem, kas jūs ir pakalpojuši dzīvē? Pavisam godīgi. Vai arī citreiz ir tāds, kur ir 5 punkti, kas mani neapmierināja, un mēs kurnam. Mēs kurnam. Ne jau vienmēr. Bet saprotiet, taču ir, vai ne? Ka pat tad, kad cilvēks ir jums kalpojis, jums veltīs savu laiku, un citreiz mēs tā, tu izdarītos šādos 5 veidos nepareizi. Ko tam otram tagad darīt? Redziet, mēs citi arī pret mums tā reaģē. Bet ja Dievs ir tas, no kā mēs meklējam atzinību, tad mēs varam pat tādās situācijās iet un kalpot. Un pat dzirdēt kritiku. Mēs pat varam dzirdēt nosodījumu. Mēs pat varam tikt apcietināti. Es taču pasludināju evaņģēliju. Iedomājieties, mācekļi apostoļi pirmie. Mēs jums mēģinām dzīvības vārdu dot, un jūs mūs apcietinat. Ko viņi dara? Viņi iet un slavē to kungu. Un viņi tik turpina to darbu. Saprotiet? Viņi turpina to darbu. Jo nebija viņiem svarīgs tajā brīdī viņu ego. Ja? Tāpat draudzē. Es negribu šo kalpošanu. Es riktīgi redzu vajadzību, bet es negribu to darīt, ja neviens neredzēs. Kas ja neredzē? Vai arī es biju vienīgais, kas ieradās un atsaucās uz šo palīdzēšanas talku. Tik briesmīgi, neviens nezinās, ka es te biju 10 stundas palīdzēt. Akal, kas ir centrā? Tu kalpo kungam, vai tu gribi savam ego izdabāt? Savam vecajam valdniekam tu kalpo. Kas ir tas, kam tu to dari? Vēl viens iemesls, kāpēc ir grūti mums ar sirdi. Kādreiz mums nepatīk kādi cilvēki. Piekritīsiet? Bet Jēzus nomira arī par tevi. Es ar to gribēju teikt, gan jau, ka tu arī esi kādam nepatīkams. Un gan jau, ka tev arī ir īpašības, kuras Jēzum nav patīkamas. Bet Jēzus nenomira par tevi, tāpēc, ka tu būtu tik foršs un stilīgs cilvēciņš. Un mīļš un jauks. Jēzus nomira, tāpēc, ka viņš mīlēja tevi. Tāpēc, ka tu esi radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Un tāpēc tu viņam patīc. Jā, tu viņam patīc, bet ne tāpēc, ka tevī viss ir kārtībā. Un citreiz mēs šķirojam cilvēkus. Viņam es varu kalpot, jo viņš man ir tīkams. Viņam nē, jo viņš man nav tīkams. Nē, tādam nevar. Nebūs labi. Redziet, tas priekšnosacījums jau nav, lai tev patiktu. Rakstīts mīli kā sevi pašu. Un ja mēs tā godīgi padomājam, un šito te es jums iesaku palasīt C.S. Lewis grāmatu Vienkāršā kristietība. Tur ir diezgan labi rakstīts par šo tēmu. Kāda no jums domā, es pats sevi nemīlu, ko es varu cits mīlēt, un es gribu teikt, un C.S. Lewis viņam tik labi pateikts. Šaka, paga, Bībelē rakstīts, mīli citus, kā tu mīli sev. Tad acīm redzot Dieva vārdā tiek uzskatīts, ka tu automātiski sev mīli.
Un tad viņš to analizē. Viņš saka, mīlestība nenozīmē patikšana. Mīlestība pat nenozīmē siltas sajūtas sirdī, bet tā ir labas gribas izrādīšana pret šo cilvēku. Un ja Dievs ir centrā, tad šī laba griba ved uz Dievu. Jo, ja mēs padomājam par sevi, kas ir iemesls, kāpēc citreiz mēs sev nepatīkam, ja tā godīgi? Mēs sev nepatīkam, tā ka mēs darām muļķības, tāpēc, ka mēs sevi mīlam. Ja mēs sevi nemīlētu, tad mēs sev būtu ļoti vienaldzīgi. Un man būtu vienalga, vai labi iet vai ne. Mēs sev nepatīkam tad, kad ir kaut kādas stulbības dzīvē, tāpēc, ka mēs mīlam sevi. Tas jau nāk no tās mīlestības. Kāpēc man ir svarīgi, kas notiek mana bērnu dzīvē? Kāpēc man citreiz ir dusmas par kaut ko viņi izdara? Vairāk nekā citi. Tāpēc, ka es viņus mīlu. Vairāk nekā tos tur tālumā, kurus es nepazīstu. Godīgi. Kā tas mums palīdz kalpot? Neuztraucieties. Labi. Nesāciet ar jautājumu uzdošanu, vai es šo cilvēku mīlu vai nē. Bet uzdodiet jautājumu, kā es varu rīkoties. Tā ir, kā es mīlētu šo cilvēku. Kā es varu rīkoties mīlestībā pret šo cilvēku. Un ticiet vai nē, bet ātrāk vai vēlāk, tas mainīs jūsu sirdi arī pret šo cilvēku. Jo tad, kad tu viņu mīlēsi, tad, kad tu kalpos viņam, tad, kad tu rūpēsies ar tādu mīlestību, kas ir Dievam pret tevi un pret viņu, tad beigās tavs sirds arī sāks mainīties un tev radīsies lielāka līdzjūtība un siltāks sirds arī pret to nepatīkamo. Jā. Citreiz, tāpēc, ka Dievs ir fokusā, draudz. Citreiz kalpot arī ir tik vienkārši lieta, kā pateikt labu vārdu, pateikt paldies. Citreiz draudz kalpošana ir arī pateikt stingru vārdu, kur varbūt kāds neviens negrib dzirdēt. Bet jūs to dariet Dievam par godu. Vienkārši atcerieties to. Un tad pēdējais salīdzinājums ar kuģi un kapteini. Tagad iztēlojoties, kuģi ir mūsdienu kruīzes kuģī, piemēram, 5000 cilvēki. Un tagad, ja kuģa kapteinis, viņam ir uzdevums. Viņam ir uzdevums aizvest no šīs ostas līdz tai ostai to kruīzes kuģi. Un apstāties tur vēl pa ceļām, varbūt kādās ostās un vietās, lai var baudīt skaistos skatus cilvēki. Ok. Bet viņš ved. Ja tas kapteinis šajā brīdī sāk satraukties par katru individuālo sūdzību, ko tie 5000 cilvēki varētu rakstīt viņam par visu notiekošo kuģī, tad viņš nemūžam netikt galā līdz tai ostai, uz kurien viņš viņus ved. Viņam ir šis svarīgais uzdevums uzticēts. Un viņš to var īstenot veiksmīgi, tāpēc, ka viņš fokusā patur. Viņš savā fokusā, viņš savā centrālajā uzmanībā, viņš patur to mērķi, uz ko viņš iet, nevis pilnīgi katru cilvēku. Un es gribu izaicināt, draudzi, jūs vienmēr atcerēties Jēzu, kurš ir jūs glābis. Un ka jūs esat tagad Dieva valstībā, jauni radījumi, un Jēzus ir jums kalpojis. Un tagad jūsu uzdevums ir tieši tāpatās aizvest līdz cilvēkus, vest viņus pretī Dievam. Un tie būtu brāļi vai māsas Kristu, kas šeit sēž šajos solos. Kā es varu palīdzēt tev tuvoties Dievam? Kā es varu palīdzēt tev vairāk piedzīvot no viņa valstības? Kā es varu tev palīdzēt izjust viņa mīlestību? Un ja tas ir neticīgais no malas, tieši tas pats. Tieši tas pats jautājums, kas noved līdz tam, ka tu pasludini viņam evaņģēliju. Bet, lai tu to izdarītu veiksmīgi, paturi fokusā galveno mērķi. Un kamēr tu un tavas ērtības, un galvenais, lai mani liek mierā, būs centrā, tikmēr tu neesi zemojies Dievu priekšā un pateicis, tu esi mans kungs. Tu zemojies tikai savā priekšā.
savu ērtību Dievu priekšā vai kāda cita alka priekšā. Jo kalpot Kristumu, tas nozīmē lietot mūsu evaņģēlijā iegūto brīvību tagad. Brīvību kalpot tam cilvēkam, kuru Kristus tik ļoti mīlēja, lai nomirtu par viņu. Un iedomājieties, tāpēc arī draudze ir tik skaista un cik tā ir spēcīga liecība pasaulē. Ja mēs noliekam savu ego, vispār noliekam sevi malā, piesitam savu miesu krustā un saprotam, ka mēs esam aicināti kalpot. Lai Dievs mums uz to palīdz, draudze, lai viņš jūs svētī. Pielūksim Dievu. Tā, paldies Tev, Tēvs, par Tavu vārdu. Paldies Tev par jaunu dzīvību, ko Tu mums esi nodrošinājis Jēzu Kristu. Un paldies par svēto garu, kurš mums dod spēku tagad dzīvot un Tev tīkamu dzīvi, kurš dod mums spēku atbrīvoties no grēka darbiem, no visas vecās dzīves un ar vien vairāk līdzināties Jēzum. Es lūdzu, palīdz mums. Tiešām atdari mūsu acis un ja mēs kalpojam svešiem dieviem, tad mēs to nožēlojam. Mēs gribam atteikties no tā, mēs negribam viņu priekšā zemoties. Un mēs atzīstam arī daudzas situācijas, kurās ir kārības kalpot vecajiem dieviem, kurās ir kārības izdabāt savai miesai, un mēs to nožēlojam, un mēs lūdzam palīdzību. Palīdzību nodoties Tev un Tavai gribai un Tavu ļaužu mīlēšanai, Kungs. Es lūdzu, ja ir kāds akmens sirdis šeit šodien, ja ir kāds vienaldzībā izvēlējies dzīvot savu dzīvi, vai arī savu mūru veidošanā, vai vienkārši savā slinkumā, lepnībā, vienalga kādā risinājumā, kas nav nodoties Tev. Es lūdzu, salauz, satriec šo te tumsu, šo te miglu, kas neļauj tikt uz priekšu, šīs te važas, kuru dēļ cilvēks ir sasaistīts. Es lūdzu, satriec un salauz un atbrīvo, Kungs, Dievs, šodien. Un ieliec sirdī patiesu kāri un vēlmi tiekties pēc Tevis un arī vest citus līdzi un mīlēt brāļus un māsas un baudīt to. Pat tad, kad nav atsaucīgas sirdis, Kungs, es lūdzu, salauz mūsu ego, kas neļauj mums iet un darīt lietas, kur nesaņemam atzinību. Es lūdzu, sargā mūs no tās tiekšanās pēc atzinības no cilvēkiem, bet tiešām, ka mēs tiektos tikai un vienīgi pēc Tevis, pēc tā, ka Tu pasaki, labi pastrādāts, uzticamais kalps. Es lūdzu, Dievs, ka Tu tiešām piepildi šo draudzi ar mīlestību citam uz citu, ar mīlestību uz savu tuvāko, ar to, kas ir pazīstams, to, kas nav, to, kas ir draudzīgāks, to, kas ir naidīgāks. Bet ieliec mūsu uz mīlestību, Kungs, un māci mūs to izdzīvot. Un tiem, kuri saprot, ka nekalpo nevienam, es lūdzu, ieliec arī tādu, ieliec sirdī, Kungs, ieraudzīt, parādi, kas ir tie cilvēki, kas ir tas veids, kā šeit draudzē, kā savās mājās, kā apkārt, Kungs, kā praktiski kalpot saviem līdzcilvēkiem, Kungs. Parādi, kā, un neļauj būt mierā, ja tas nenotiek. Bet tiešām ieliec tādu vēlmi un arī gudrību to izdzīvot. To es lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Amen.
mīlestībā, kas dotā pazemībā, vienkāršā žēlastībā. Tev viss ir dots, kas vajadzīgs, lai dotu tālāk. Tu mīlestību, pazemību, piedošanu, izliekšanu, tev mīlestībā, kas dotā pazemībā, vienkāršā žēlastībā. Tev viss ir dots, kas vajadzīgs, lai dotu tālāk. Tu mīlestību, pazemību, piedošanu, izliekšanu, dod tālāk mīlestību, pazemībā piepildītu, piedošanu, jo piedots tev, dod tālāk šai pasaulē, dod tālāk mīlestību, pazemībā piepildītu, piedošanu, jo piedots tev, dod tālāk šai pasaulē, dzīvo dzīvi, lai to piepildītu un otru celtu, tam palīdzētu, sadzirdētu, kad sauks tevi kāds, kas nebūs tās, tas tuvākais, zemākais, pēdējais, dod tālāk mīlestību, pazemībā piepildītu, piedošanu, jo piedots tev, dod tālāk šai pasaulē, dod tālāk mīlestību, pazemībā piepildītu, piedošanu, jo piedots tev, dod tālāk šai pasaulē, dod tālāk, dod tālāk, dod tālāk šai pasaulē. Šajā brīdī aicinu, ka varam arī kalpot ar savu labprātīgo ziedojumu un saliksim to nākamās dziesmas laikā kopā.
Spēks un vairogs man esi tu, tik tevi rodu patveru. Mana sirds tevi slavēt vēlas par visu pateikties. Tu man draugs un brālis esi, lai gan ķēniņš izredzēts. Tevi mīlu par visu vairāk, jo tu esi liels un svēts. Spēks un vairogs man esi tu, tik tevi rodu patveru. Mana sirds tevi slavēt vēlas par visu pateikties. Tu man dārgāks par spožo zeltu, tevi dvēsele mieru rod. Lai par visu, ko tu man dod, sirds tev mūžam slavu dzied. Spēks un vairogs man esi tu, tik tevi rodu patveru. Mana sirds tevi slavēt vēlas par visu pateikties. Spēks un vairogs man esi tu, tik tevi rodu patveru. Mana sirds tevi slavēt vēlas par visu pateikties. Mums ir labs Dievs, kuram mums ir jāpasakās, un jaunā nedēļā ejot, dariet to, kalpojot viens otram, un tur, kur jūs Dievs liek. Es aicinu, ka mēs varam aizvērt acis un noliekt savus galvas un saņemt Dievu svētību par mums. Dievam, kas ar savu spēku darbodamies mūsos, spēj darīt neizmērojami vairāk, nekā mēs lūdzam vai nojaušam, lai viņam gods draudzē un Jēzu Kristu paudžu paudzēs, mūžu mūžos. Āmen. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Īsts brīdis ziņojumiem, un tad jau arī dodamies kopā baudīt kafiju. Es aicinu iesākt, varbūt Keita ir mūsu vidū, ir, vai ne? Un tad tu vari nākt, un tev ir pirmā roka. Un tad Ieva Ābola tad nāk, ja? Pēc tam gatavojās. Sveiki visiem! Kā jau vairāk no jums, kā jūs zināt, mums drīz tuvojās lieli svētki mūsu draudzē, kas ir draudzes gada svētki, oktobra pēdējā svētdienā. Un tas aicinājums ir, kā jau mēs dzirdējām par kalpošanu, šī ir iespēja jums katram iesaistīties muzikālajā kalpošanā, jo mums ir paredzēts draudzes gadsvētkos koris, un arī mums būs cilvēki, kas ar instrumentiem kopā vēl muzikālajā pavadījumā muzicēs. Un es aicinu jūs, ik katru, kas jūs vēlaties dziedāt korī vai pagodināt Dievu ar savu instrumentu, iesaistīties šajā visā kopā. Lai mēs varam izveidot skaistus svētkus kopā draudzei un lai mēs varam kopā kā draudze būt vairāk vienoti arī muzicēšanā. Un varat pieteikties droši pie manis, vai rakstīt man, vai zvanīt, vai piebakstīt man šeit tepat dievkalpojumos. Un jā, gaidīšu tad ziņas.
Labrīt, draudze. Viens ziņojums no manis šorīt ir, tie, kas nezin, man sauc Ieva, un es pēdējos gadus esmu vadījusi šai draudzē Fusion kalpošanu. Un, man liekas, ir liela svētība, kad šai draudzē šī kalpošana ir varējusi notikt. Vasarā bija 10 gadi, kad nometne jau notika, kas, man liekas, ir, jā, tas ir bijis, man liekas, ļoti ilgs laiks, tā teikt. Un es varu teikt, ka šo gadu laikā Dievs ir ļoti daudz lietojis šo kalpošanu. Ir tiešām ļoti daudz jauniešu dzīves takušas mainītas. Un, man liekas, ja jūs kādam jaunietim pieiesiet šai draudzē klāt, tad es varu teikt, ka lielākā vai mazākā mērā Fusions ir savu tādu nospiedumu atstājis viņu dzīvēs. Un tas ir šīs dzīves tapušas mainītas gan caur nometnēm vasarā, gan sezonās. Gan arī mums ir bijuši kādi Fusion darību braucieni uz Čehiju, ko jūs iespējams atceraties, kad esam dalījušies. Un tas, ko es gribu teikt, kad viss gods un slava par šo kalpošanu ir tikai Dievam. Un tā ir tikai žēlastība, kad viņš ir varējis lietot mūs kā vadītājus caur visiem šiem gadiem. Un ne tikai izmainot jauniešu dzīves, bet arī, protams, vadītājus. Man liekas, tā kalpojot bieži vien tu tiec pat citreiz vairāk saņem. Un varbūt neieraugt tos augļus jauniešu dzīvē sākumā, bet Dievs ļoti, ļoti daudz maina. Un, nu lūk, un tad pēc šiem visiem gadiem ir lūgts, ir domāts, ir uzdot daudz jautājumi, ir bijuši daudz sarunas, un jā, ir pieņemts lēmums. Šis lēmums nav bijis spontāns, tas nav bijis sasteigts, saskriets, bet jā, mēs esam izlēmuši, ka mēs šogad Fusion kalpošanai ņemam pauzi. Un dēļ tā, kad reizēm, man liekas, ir vērts paņemt pauzi kādiem instrumentiem, nu, domājot par kalpošanām, un nevis turpināt to darīt dēļ tā, ka vienmēr ir ierasts, jo vienmēr Fusion ir bijis, bet reizēm vajag noraut rokas bremzi, lai vienkārši pavērot, kas notiek savādāk. Vai tā enerģija, kur mēs ieguldam līdz šim mirklim, varbūt viņi ir jāiegulda kaut kur citur. Varbūt Dievs dara kaut ko jaunu. Nu, kad reizēm, man liekas, ir jāpaņem solis atpakaļ un ir jāizvērtē tās situācijas. Un tas ir tas, kas ir noticis, principā. Un, jā, līdz ar to mēs ņemam pauzi, bet ar to domu, kad iespējams, ka to enerģiju, jo Fusion kalpošana ļoti prasīja daudz tiešām enerģijas, varbūt no malas likās, ka nu viņi atnāk un padzied, bet tas darbs, kas ir fonā, ir milzīgs, ja godīgi. Un tas ir visai ļoti daudz cilvēku resursu, ļoti daudz vispār laiks, lai visu izveidot bijis. Un, nu, lūk, un tāpēc varbūt ir iespējams to enerģiju veltīt kaut kur citur. Varbūt ir kaut kādas jaunas vecuma grupas, ko vajag aizsniegt šeit draudzē. Un, jā, Dievs to rādīs un viņš vadīs. Bet jā, tas lēmums ir pieņemts un jā, tāds ir ziņojums no manis. Paldies! Paldies, Ievai. Jā, arī par to, kas ir darīts, un es ticu, tiks darīts ar caur tevi. Jā, Jurģi, varbūt arī tu kādu vārdu tad par nākamo svētdienu. Starp citu, nākamā svētdiena ir gan pļaujas svētki, jā, bet arī liecības svētdiena. Un ja ir sirdī kaut kas, ko tu esi piedzīvojis, tad tu arī padomā un pagatavo. Jā, nu, tu jau visu pateici īstenībā. Nākamā svētdiena ir pļaujas, jeb ražas svētki. Pateicības svētki arī, kad mēs varam pateikties par to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē, un īpaši praktiski mēs mēdzam salist un izveidot tādu altāri ar ražas veltēm, kādas, nu, kuram ir no dārza, vai varbūt kāds var kaut ko uzcept, ar domu, ka mēs te uztaisīsim tādu jauku altāri, kā citus svētkus, skaistu dekorāciju. Pēc tam, protams, to visu savā starpā sadalīsim, dosim arī kādiem senioriem līdz tā viņus iepriecinot un svētījot. Un tāpēc, jā, tas aicinājums ir, kad šīs veltes tad nākamā nedēļā, kad notiek kādas draudzes aktivitātes, varat atnest, vai arī tādu labi pirms dievkalpojuma sākuma laika, kad mēs te visu kārtosim, lai varētu to uztaisīt tādu jauku un patīkamu. Ja ir kāds ķirbis vai kāds ābolu maiss vai kā, tad droši varat padalīties. Un, jā, un iespējams arī noderēs tā palīdzība pēc tam kādiem varbūt aizvest vai palīdzēt aizvest tās veltes arī, tad ir iespēja arī kalpot pēc tam viens otram. Paldies!
Jā, paldies. Un arī tas jau nenozīmē, ka tev nav dārziņš, tad tu vari uz Apsburgu atnest, un 2 un 3 varbūt pat, vai ne? Un varbūt tu kaut ko var uzcept un arī atnest. Jā, tad vēl divas lietiņas. Mums aizmugurē lūkšana kastīte. Es vienkārši aicinu jūs lietot viņu. Tu tur var uzrakstīt, atstāt, vai anonīmi atstāt, vai neanonīmi. Mēs centīsimies par to lūgt dievkalpojumos, to kas tur būs ielikts, un droši lietojiet. Un tad vēl viena lieta, kādai māsai jautājums. 18. novembrī mums būs šeit pilsētas ekumēniskais dievkalpojums. Tad varētu būt diezgan plaši. Un mums te visu laiku līdz remontam bija karoks priekšā. Karoks ir uznests tur augšā, bet viņu vajadzētu izmazgāt. Tur bišķi tā prātīgi droši vien vajag kādai māsai. Ja? Es domāju, ka viņš ir vilnas audu. Viņš tāds diezgan smalka auduma izstījās. Varbūt kāda māsa, kas var pacelt rokas, saka, es paņemšu viņu. Es paņemšu, izmazgāšu mājās. Lūdzu, ja? Paldies. Es ticu, ka jūs to izdarīsiet. Svinam sadraudzību tur pie kafijas galda. Paldies.